Sveiki visiem! Mēs atgriežamies inovācijas viesta pasākumos, un tagad mums priekšā ir ekspresa intervijas ar mūsu interesantajiem inovācijas stenda uzņēmējiem. Un šeit jūs redzat, ir Osvalds Muša no Ceļniekiem. Osvaldam, starp citu, šodien ir dzimšanas diena, tā kā daudz laimes! Woo! Jā. Paldies visiem! Un Osvalds mums pastāstīs par 2 un īstenībā 3 krutiem dzērieniem. Kāpēc viņi tādi ir, to viņš arī pastāstīs. Un vispār viņš mums pastāstīs, kā ir būt specializēto dzērienu darītājam Latvijā. Tā, lūdzu, vārds jums! Jā, sveiki visiem! Tātad esmu Osvalds, mājražotājs no Dienvidkurzemes, no Otaņu pagasta. Un, jā, dotajā brīdī man ir 2 produkti. Pastāstīšu iesākumā jums par produktiem. Tad arī bišķi par to, kā tas ir būt mājražotājam. Un tad, jā, tātad pirmais no mūsu produktiem, un tas ir visa, ko mēs sākām, tas ir šis ten Strong Pine Cone. Tas ir stiprais priežu čiekuru liķieris, 21 grāds ir. Šis ir, es atvainojos pārtrauc, šis ir tas, ko man kolēģi teica, ka var dzert, kad cilvēks saaugstējies, jā, vai ka viņam balss nav? Jā, balss saitēm, jā, tas ir liķierīts, viņi ir, teiksim, pārsteigt tādu kaklu, var tas priežu čiekuru veselīgais, tā veselīgā iedarbība no tā sīrupa tieši ir. Un, ja viņi, teiksim, uzstājas karstā dzērienā, viņš ir ļoti labs gan arī, pieaugušajiem, protams, tas ir ļoti veselīgi elpceļiem, tā, saprātīgi lietojot, ir ļoti labi balss saitēm arī viss, tā kā iedarbība ir ļoti laba viņam. Jā, tas ir viss pašs sākums, ar ko mēs sākām, jo man dzīves biedre Iveta, viņa, mans biznesa partners, viņa sāka viņas vainas dēļ arī viss šitas sākās, kad mēs startējām laukiem būt ar priežu čiekuru sīrupu tikai. Un tur žūrijā mums viens cilvēks vienkārši pamet ideju, ka ar sīrupu jau neko konkursu neuzvarēs, kad vajag, kad tad ir Ivetai ir vīrietis, lai pieliek šņabīt klāt kaut ko tādu, lai uzstājas. Jautājums vietā, es tieši te lasu, mums kaut kāds skatītājs prasa, no kurienes jums spirts? Kur jūs viņu ņemat? Jā, spirtu varēs redzēt tālāk attēlos. Spirtu mēs pēc licences, mums ir jāgatavo viss pašiem. Mēs nevaram iepirkt. Ir firmas, uzņēmumi, kas tā arī strādā šajā biznesā. Viņi ir stipro dzērienu ražotāji un spirtu iepērk. Mums pēc licences viss ir jāgatavo no savā valdījumā esošiem augļiem. Un, viss, kas mums ir pieejams, tas ir dārs, pagrabs, viss ir. Tāpēc arī, redziet, mums ir ražotnīte, jā, mums ir maza ražotnīte, mums ir riņķī savs ābeļdārs arī, paši visu gatavojam, paši no līdz, no čiekuriņas mēs salasām pie šitā Bernātos, bet spirtu visu taisam Otaņķos visu, tā kā jā, un braucam arī spirtu visā tajā gatavošanā, var pateikt arī visā ražošanas procesā, visā, gan bārīšanā, gan destilēšanā, gan tajā. Mēs izmantojam tikai lielbāts avotu ūdeni. Jā. Lielbāts avotu ūdens atrodas Vaņodē, ļoti labs kvalitatīvs, viņš arī pieejams ir veikalos, ir baudāms cilvēkiem vienkārši kā ūdens vienkārši. Es tagad atkal mazliet iejaukšos, sakiet, vai pie jums var arī ekskursijā aizbraukt? Vasaras sezonā var atbraukt pie mums. Šeit arī parasti notiek tas viss. Te mums ir dotajā brīdī mums ir tikai tās teltītes tādas, kur mēs varam uzņemt cilvēks līdz 30 cilvēku grupiņai. Ja būs 32, protams, projām nedzīsim, uzņemsim arī tos cilvēkus. To dara iepriekš piesakoties, varu sameklēt, mums ir mājaslapa celnieki.lv piesakoties, vai arī, kas zina mūsu produktu, pēc produktu var atrast mājaslapu un uzrakstīt vai sazvanīt. Jā, tā kā. Saprot, jūs kā visi normāli uzņēmumi esat sociālos tīklos, internetā un visur, kur vajag. Bet Protams. Varbūt pastāstiet tagad par to otru pudeli, jā? To mežonīgo dateli, kas tas tāds ir? Jā, mežonīgā datele. Šito dzērienu, tas ir 45 grādīgs, stiprais alkoholiskais dzēriens. Tas ir mājās gatavots destilāts, noturēts uz datelēm un uz citrus augiem. Šitas dzēriens ir stāstā interesants ar to, ka savu uzņēmēju darbības sākumu mans uzdevums bija izveidot šo liķieri, bet, lai cik ironiski tas būtu, pirmais radās konjaks.
konjaks radās pirmais. Tāpēc, kad procesā es, kamēr mācījos izgatavot to alkoholu, visu to ražošanas procesu, visu to, tad palika ļoti daudz materiāls pāri, destilāts, un es pēc cik mednieks esmu, man jāiet ir uz mednieku māju, kādreiz jāuzliek vīriem dzēriens, un man nekad nav paticis pliks šņāps, vienkārši pliks destilāts, jā, un tad es domāju, ko es tādu pliku, uzlikšu uz datelēm. Dateles ir veselīgas, nav vajadzīgs saldinātāji, jo tur ir fruktoze, un man pa pārsteigumu, lai cik tas ironiski būtu, es jau sāku tirgot dateli, sāku tirgot dateli, kad man vēl nebija liķieris nemaz izveidots. Es atkal iejaukšos pa vidu, jo man te ir jautājums, bet kāpēc datele? Tas taču nav nekas latvisks. Kāpēc tieši datele? Datele, jā, tāpēc, kad viņš ir, kā saka, austrumu zelts, mums Latvijā tāds auglis īsti nav tik salds ar dabīgo fruktozi, lai man nebūtu, es vienkārši ideju pasmēlos arī, teikšu godīgi, internetā, ko jau citi jau tā kā bija taisījuši par citādākai modei, bet es to receptu pilnveidoju priekš ševs. Es gan to receptu pārtaisīju, iesākumā viņš bija daudz saldāks, jā, bet dateles izvēlēs tāpēc, ka dēļ dateles veselīgām īpašībām. Jo, kā mēs zinām, galva sāp otrā dienā, jebkuru dzērienu baudot, sāp no cukura. No cukuru pārdozēšanas, jebkuru dzērienu. Es negribu maisīt ar cukuriem neko. Un es gribēju pēc medībām piecelties, var sāpēt kājas, bet lai nesāp galva. Tā tad visi mednieki un visi konjaku dzērienu mīļotāji dzirdēja, ja tur ir klāt dateli, tas ir veselīgs dzēriens. Un es zinu, ka jums ir vēl viens dzēriens izstrādes procesā, kas ir līdz arī šeit uz izstādi, bet tur bija kaut kāda maza ķibele ar tām uzlīmēm, kuras būs rīt, jā? Tad pastāstiet varbūt par to trešo dzērienu. Mēs viņu neatnesām, viņš pārāk aizdomīgi izskatītos, bet... Jā, negribu priekšlaicīgi, tā kā, mums ir neliela tehniskā aizķeršanās vienkārši ar ražotājiem, ar uzlīmītēm. Bet jautājums rītā tiks atrisināts, tā kā būs arī pieejams jau mēneša beigās. Par pašu produktu tas ir divreiz destilēts Sidonija destilāts. Baltais šņabītis tas būs, vienkāršā tautā sakot, tas ir destilāts, kurš tiek iztaisīts pamatbāzē mājas degvīns. Bet no šitā arī galva nesāpēs, jā? Ja neaizķersies aiz gultas un neaizkritīs uz plauktiņu, tad nē, tad nebūs. Tad viss būs kārtībā. Un arī mēs savā produkcijā cenšamies izmantot, tas pats veselībai, tos priežu čiekuru sīrups, arī šeit būs Sidonija. Mēs sadarbībā ar kalētos ar Cidoniju dārzu. Mēs ņemam no viņiem Cidonijas ne jau paši, viņi izvelk to sīrupu ārā, viņiem paliek tikai tās Cidonijas ar visām sēkliņām. Un mums principā sanāk tā kā zero waste, mēs izmantojam līdz galam savā produktā. Šodien viņš ir šeit standiņā, viņu var pienākt paprovēt kā testerīti, var izteikt savus minējumus, jo tur nav etiķeti, tā apzīmogots, bet cilvēki var iepazīties un tuvāk mēneša beigām jau arī varēs iegādāties. Es atkal lasu komentārus, un tad ir tāds jautājums, vai jūs plānojat arī kaut ko bezalkoholisku? Dotajā brīdī bezalkoholisks nav apspriests, bet uz iepriekšēju pierakstu no mums var dabūt. Es zinu, ka daudzas māmiņas bērniem tieši to pašu priežu čiekuru sīrupu pasūta iepriekš. Mēs arī šodien braucot uz šo izstādi pa ceļam piestājām vienā ēstavītē, tur sagaidījām cilvēks. Viņi iepriekš jau pasūta, mēs atliekam priekš viņiem, svaigi vārīt visu. Un, kā braucam, mēs vienkārši piegādājam viņiem tos sīrupu. Vienkārši mazās tirāžās ne jums viss aiziet liķierim, jo liķierim arī ļoti liela piekrišana ir Raimona Zomera restorānā. Un tur viņš iet, datelē pagaidām tāpat arī noiet. Tā kā baigi citu neko bezalkoholisku dotajā brīdī nevaram piedāvāt, tikai to sīrupu. Nekas, jums ir vieta izaugsmei, inovācija ir pastāvēs, kas pārvērtīsies, līdz ar to jums noteikti būs vēl daudz jaunu ideju. Bet es lasu atkal cauri jautājumus, un šeit ir jautājums, vai jūs arī eksportējat? Dotajā brīdī vēl nē, varam saražot tik, cik varam, bet es varu pateikt, paši turisti ļoti eksportē. Mums atvērās Rucavā, tas ir netālu no mums, atvērās jauns veikaliņš, kur veikala saimnieks brauca, un viņš teica, ka
Klaipēdas speciāli brauc pēc šī dzēriena pakaļ. Nu, tā kā vienkārši man nav jāeksportē, bet cilvēki no kaimiņu zemes jau brauc. Nu, tas tāds mazākais, jā, tāds, kas ir, nu, pagaidām par eksportu vēl nedomājam, vēl neesam izauguši tik tālu. Nu, skaidrs, bet ja nebrauc tieši pie jums pakaļ, kur vēl jūs dzēriens var iegādāties? Es saprotu, var pasūtīt internetā, jā? Jā, internets tā ir viena lieta, rakstot mūsu mājas lapā, aizpildot formu. Protams, arī uz jebkuras pudelīs ir mans telefona numurs vienā pusītē. Vai droši arī Jums WhatsAppā sievietes rakstīt. nezvana vakaros? Zvan, pa darbu, protams. Tas ir darbs, protams. Uz visām pudelēm ir mans numurs, bet viss, kā saka, Es arī tikai piemetināšu, Osvalds ir precējies, jā, protams, es gribēju tikko arī teikt, ka mājaslapā redzēt arī, kas to sīrupiņu taisa, tur mēs esam abi. Mēs abi, tā kā tur sievietēm nevajadzētu būt jautājumiem baigiem. Es domāju, ka visiem viss ir skaidrs par šiem diviem un vēl trešo dzērienu. Vienkārši ir jānāk pašiem, jāapskatās, jānogaršo, jāparunā ar Osvaldu, ar viņa sievu, un jums viss būs skaidrs. Gaidam jūs Riga Food. Paldies!